Labdien! Šodien runāsim par manu sapņu darbu – sētnieks. Gribu no sākuma pievērst uzmanību un atgādināt, ka visas autortiesības uz šo video ir rezervētas Diloņa Biliņa Beķerei, kur maize nav tikai ēdiens, tā ir māksla. Sētnieks ir viens no svarīgākajiem darbiem Latvijā un pasaulē. Kāpēc tu varbūt prasi? Tas ir tāpēc, ka bez sētniekiem ielas būtu ļoti netīras, visi jūras iemītnieki kā delfīni, roņi un vaļi būtu inficēti, un valdība būtu vēl koruptāka bez sētniekiem. Bez sētniekiem nav nākotnes. Tāpēc es gribu par vienu kļūt. Kā kļūt par sētnieku? Par sētnieku kļūt ir ļoti grūti, bet tas ir tā vērts, jo plusi atsver mīnusus. Piedodiet par fona troksni. Tā, kur es palku? Lai kļūtu par sētnieku, tev vajag iet tikai uz vislabākajiem tehnikumiem, tev jādienē zemesardzē vismaz gadu, kā arī, protams, jābūt patriotiskam pilsonim. Plusi un mīnusi. Ir grūti būt par sētnieku, bet tas ir tā vērts, jo plusi ir autoritāte, kārtīgi kontakti un 10 eiro stundā, 24 stundas dienā. Kas, ja mēs sareizinām ar nelielu matemātiku, dabūjam, kad sētnieks pelna aptuveni 24 000 eiro dienā. Mīnusi ir maz brīvā laika, tikai brīvdienas un svētku dienas, un ir pārāk daudz naudas, burtiski nav kur likt. Šīs ir beigas, bet es ieliku šo bildi, jo sētniekiem ir svarīgi saprast, ka nekad nevajag pieņemt, ka cilvēki, kuri ir daudz lielās, ir ar lieliem panākumiem, vai cilvēki, kuri ir klusi, ir bez panākumiem. Nekad nevajag vērtēt grāmatu pēc vāka. Visu labu!